Budha Midhunā, tātad Merkūrs dvīņa zīmē. Tātad mēs atceramies, ka Merkūrs pārvalda Midhunu, un attiecīgi Merkūrs pats par sevi ir ļoti spēcīgs savā zīmē, un kā tas izpaužas. Tiek uzskatīts, ka šiem cilvēkiem ir ļoti liels talants literatūrā, viņi ir ļoti komunikabli, viņi, teiksim, viņiem ir talants parasti lieli oratori, jā, kam ir, teiksim, ļoti liela šīs oratoru spējas, viņiem parasti Merkūrs pilnīgi noteikti ir Midhunā, dvīņos, un visas lietas, kas saistītas tieši ar Merkūru, jā, tad visas lietas šim cilvēkam konkrēti pastiprinās. Viņi ir ļoti, kā es jau teicu, komunikabli, brīžiem pat pļāpīgi, kustīgi. Viņiem ir ļoti daudz draugu, bet es teiktu nevis draugi, bet ļoti daudz paziņu, jo mēs zinām, ka draugi kā tādi var būt ļoti maz patiesie draugi, jā, bet šim cilvēkam paziņu loks ir ļoti, ļoti liels, tiem, kam ir Merkūrs dvīņu zīmē. Attiecīgi šie cilvēki, tā kā Merkūrs un dvīņi ir ļoti, Merkūrs pats par sevi ir zinātkārs, un īpaši dvīņu zīmē šī zinātkāre ir tik liela, kad šiem cilvēkiem parasti ir tendence iegūt dzīves laikā vairākas profesijas, jā. Viņiem ir ļoti labs talants arī uz valodām, jā. Tad dzīves laikā viņi var arī iemācīties vairākas un dažādas valodas, jā, kas tā kā viņiem dzīves laikā var noderēt. Senie teksti min, ka šie cilvēki ir ļoti talantīgi zinātnes kaut kādos laukos, jā, tiek uzskatīts, ka parasti zinātniekiem arī šī kombinācija ir ļoti stipra, spēcīga, jā, viņi tā kā tiecas uz to. Un šiem cilvēkiem ir tendence runāt ļoti laipni, jā, viņi māk ļoti laipni izteikties, runāt, bet ne vienmēr runā taisnību. Ļoti mīl izklaides, ir ar ļoti labu humoru izjūtu un, teiksim tā, savu darbu, parasti, tā kā es jau iepriekš minēju, viņi ir ļoti kustīgi, tad, piemēram, tie nebūs cilvēki, to pašu var jau manīt jau bērniem no bērnības, kad jūs vienkārši redzat, kad varbūt matemātikas mājas darbs, jā, ir bērni, kas, piemēram, zemes zīmē, ja būs Merkūrs, jā, tad viņi sēdēs mierīgi un rēķinās, tad savukārt šie bērni, protams, vēl ir jāskatās mēnesis, kurā zīmē ir, bet parasti šie bērni visu dara kustībā. Jā, viņi mierīgi nesēdēs, un attiecīgi viņiem patīk visu kustībā darīt, viņi ātrāk uztver, viņiem ātrāk pielec, un viņi ātrāk pabeidz savus darbus. Tā kā, ja jums gadījumā kāds ir tāds pazīstamais, tādu nebariet, jā, jo bieži vien mēs nepieņemam cita cilvēka dabu, un attiecīgi tas rada mums problēmas. Un tā kā tie ir dvīņi, jā, tad pastāv uzskats, ka dvīņiem ir tendence tiem, kam būtu dvīņos, kad var arī būt vairākas laulības. Bet tā kā es vienmēr grupās es esmu teikusi, kad ikvienā grupā, kad mums pēc skatoties rietumu sabiedrību, jā, un visiem cilvēkiem, tad patiesībā katrs otrs cilvēks ir pakļauts otrajām laulībām. Protams, viss ir atkarīgs no cilvēka, jā, vai viņš būs spējīgs izpildīt savu karmisko uzdevumu, tikt galā, jā, un nodzīvot laimīgi vienā laulībā, vai tomēr viņš izdomās, ka tas ir pa grūtu, pa sarežģītu šis eksāmens un attiecīgi piekāp otrajā laulības ostā vai trešajā. Ja? Tā kā šie cilvēki, tiem, kam Merkūrs ir dvīņos, tātad ir ļoti mainīgi, nepastāvīgi, tā kā ar to mums ir jārēķinās.